Nu, kā lai jums to latviski pasaka, ja? Es jums tā arī pateikšu. Kā es to saprotu. Un tas jau nav tā, ka es visu mūžu tā būtu sapratis un visu mūžu tā būtu domājis un tā tālāk. Bet ja jūs nesaprotat to, ko es tagad saku, tad diez vai jūs dabūsiet to, ko jums gribās. Jo Dievs neko īsti nedod, tāpēc vien, ka kādam kaut ko gribās. Zin kā? Un tad mazi bērni nokrīt veikalās, pārdās ar kājām pa grīdu, jo viņiem kaut ko gribās. Ja? Viņiem dikti gribās. Viņi arī zina, ka ja viņi veikalā bļausta, paps un mamma noteikti to izdarīs, jo veikalā visādas kameras skatās un onkuļi un tantes skatās un tā tālāk. Pirmkārt, es iesākšu ar to, man negribās, protams, strīdēties ar bīskapu, ja, bet es pastrīdēšos vienalga, tēvs jau pieredz, ka es viņu strīdos laiku pa laikam. Tajā brīdī, kad tu saki, ka vajag atmodu, es jau labu laiku tev nepiekrītu. Vienkārši nepiekrītu. Ne aiz tā iemesla, ka nevajadzētu, bet aiz tā iemesla, ka tad man ir jānoliec to, ka Dievs ir vismaz daļu no draudzes jau modinājis. Un labu laiku jau modina. Ja? Tajā daļā, kad tu saki, ka vajag vēl, es tev piekrītu, bet tajā daļā, kad tu saki, ka nav, es tev nepiekrītu. Es gan nebļauju no vietas, kā šeit teica, ja? Bet es tev nepiekrītu. Jo tad man ir jānoliedz viss, ko Dievs līdz šim brīdim ir darījis, un godīgi sakot, man reizēm liekas, ka mēs tādā veidā noliedzam paši savu darbu, uz ko Dievs ir atbildējis ar svētību, ar žēlstību, ar bīlstību, UTT, UCC, ar visām labām lietām. Tāpēc, godīgi sakot, ja jums kādam atmoda nav, var dabūt. Ja jums kādam ir, aleluja, ja, tas nenozīmē, ka man ir viss, ko man vajag, ka man ir viss, ko man gribās, bet tad man ir jānoliedz un jāpasaka, ka es esmu turpat, kur es biju pirms 2 vai 3 gadiem apakaļ, cik laiks ir pagājis, un es negribu to noliegt, jo debes tēvs ir smagi strādājis, uzcītīgi pūlējies, un tad man jānoliedz viņa darbs. Es tā nevaru noliegt viņa darbu galīgi. Es varētu, bet tā nebūtu pareizi. Tāpēc manā dzīvē Dievs mani ir kustinājis, modinājis, visādi mocījis un spīdzinājis, jo man nepatīk celties. Man pēc dabas nepatīk ne mosties, ne celties, neko darīt. Es esmu viens no tiem, kuriem svētdienā varētu teikt, celies, ir jau rīts. Nē, mamma svētdiena, celies, tu esi mācītājs, tev jāiet baznīca, ja? Tādā veidā. Es gan nedomāju, ka mums ir visa pilnība, kas ir. Es pieļauju iespēju, ka mums nav tas, ko mēs esam iztēlojušies, un es arī pilnā mērā sāku arvien vairāk apzināties, ka diez vai būs tas, ko mēs esam iztēlojušies, bet jebkurā gadījumā tas būs Dieva darbs, un tā kā Dievs to ir iztēlojies. Amen. Bet apgalvot šobrīd, es vienkārši, man roka neceļās apgalvot, ka Dievs pa šo laiku neko nav darījis. Man roka neceļās. Ja? Es varbūt varētu pateikt, ka šajos dievkalpojumos nav tik daudz cilvēku, ki varbūt gribētos redzēt, ja? Un tā tālāk, bet tā nav zīme, ka Dievs nedara savu darbu. Amen. Ja? Un es jums vienkārši uzdošu jautājumu, kurā brīdī ir atmoda, kad Jēzus Kristus baro vairākus tūkstošiem, kad sievietes viņu baro no savu padomu? Ko? Visu laiku ir atmoda, jo Jēzus nekad nav bijis neatmodā. Amen. Halo. Amen. 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 Tāpēc šodien es jūs esmu bišķītiņa pastrīdējies, nestrīdējies, bet paudis savus sajūtas šobrīd, bet es gribu ar jums vēl pastrīdēties druscītiņ, ar jums visiem pastrīdēties. Un es jums atļaušos apgalvot, balstoties uz to, ko man nācās dzirdēt, un es par to domāju, un es no tā netiku vaļā. Un tāpēc, ka es no tā netiku vaļā, es par to arī runāšu. Un, zināt kā, jums nauda ir? Jums nav nauda? Jums ir nauda, davai savāksim ziedojumus ātri. Izņemiet ārā naudu no kabatas. Izņemiet naudu no kabatas. Tas ir brīdis, kad ziedot, tad izņem naudu no kabatas vai no maka. Ja nu kādam ir ādas maisiņš pie jostas, kā nu kuram ir. Izņēmāt. Apskatieties, viņai ir viena puse un... Ir? Ir. Nomināls nemainās, kad jūs apgriežat otrādi, ne? Halo. Nu apstiedies, pagroziet, varbūt 10 pārvēršās par 20 apgriežot otrādi.
Būtu labi, bet pagroziet vēl, nemainās. Bet puses joprojām 2. Tagad, lai nav jāliek apakaļ makā, vienkārši atdosim ātri ziedojumu, lai nav jāliek apakaļ maksā. Egid grib skriet spēlēt. Skrien fiks spēlē kaut ko dzīves priecīgi, lai viņi neraud par to naudu, ko viņi atdod. Lai neraud par to naudu, ko viņi atdod neviens. Davai, ātri kaut ko fiksi. Pagroziet, kamēr nav kaste atnākusi, apstiedies, ka naudā ir 2 puses, bet nomināls nemainās grozot uz riņķi. Davai. Hop, apsties. Piečuks. Bet puses ir atšķirīgas. Kam stipra ticība, tas jau uzgrozījies līdz 50. Saka, vai, paņēma 10, jau 50. Tam visam ir sava jēga. Ticiet man. Jo jūs vairāk apstīsieties, ka tai naudai ir 2 puses, bet nomināls nemainās, jo jums vieglāk būs noklausīties to, ko es tūlītās pateikšu. Āmen. Balss kaut kā ieciet. Kas pa nelaimi? Es zinu, šiem pamaz kafiju dzēru. Kur jautrība, kur dzīves prieks? Tu viņi atskrien fiks, kur Tomiņš vāc naudu, ja vajadzēja iesist pa bungām kaut kur. Kā ziedošana aizgāja. Oi. Jums jāvāc palecoties tagad. Vapri hlopa, tripri topo vai otrādi. Nu viss? Vēl kāds turās pie savas naudas un groza un gaida, ka viņa paliks lielāka? Viņa nepaliks lielāka. Bet puses viņai bija cik? Āmen. No vienas puses jau tā ir, kā mēs runājam, bet no otras puses. Atcerieties, skatoties no otras puses, nemainās būtība. Bet skatoties no otras puses, ne tāpēc, ka es sākumā, es neiedevu ziedojumu, es atprasu man Jāni, kad es iešu ārā naudu, man speciāli atņēma bērniem, lai būtu ko ziedot. Nē, tā nav taisnība. Nevarēja, zin kā, labā roka aizņemt, kreisā aizņemt, mutu visu laiku kustās, nevar noziedot, kā vajag. Kā lai jums to latviski pasaka? Taisnība ir patiesībā, ka vispār man atmodu nevajag. Man atmodu nevajag. Bet zini, kur ir problēma? Tad, kad es, kā tautā runā, vismaz mēs visi tā apgalvojam, nosprāgu uz Golgātas krusta un atdevu savu dzīvi Jēzum Kristum, izrādījās, ka viņš ir tik daudz cietis, tik šausmīgi mocīts manu grēku dēļ, un viņam vajag atmodu, viņš ir pelnījis. Viņam vajag, viņš ir pelnījis. Un ik viens, kas mīl Jēzu Kristu, grib to, ko grib Jēzus Kristus. Amen. Zini, kāpēc mums bieži vien nekā nav? Tāpēc, ka mums ir vienalga, ko Jēzum vajag. Mums vajag. Zini, kāpēc cilvēki labprāt nāk svētdienā uz baznīcu? Zini, kāpēc sievas, piemēram, pamat vīrus mājās neēduši un skrien uz baznīcu, arī tos savus dzērāju vīrus pamat mājās neēduši. Viņā vienalga, ko viņš teiks svētdienā, jo viņš ir pagāns. Viņš auļo uz baznīcu. Jo baznīcā ir labi. Baznīcā viņš nelamājās, neatraugājās, nesmirt pēc šņabja, un baznīcā ir labi. Tad vēl uznāk pielūgsmes grupiņa, un baznīcā ir labi. Bet debes tēvs teica, ka tev ir jābūt ar Kristu savā sirdī un jāprāt, tu esi īsts kristietis. Tāpēc tu svētdienā visu pamet un auļo uz baznīcu. Agri uz baznīcu ir jāiet, tu varēsi sēdienas vakarā visu sataisīt, lai tu varētu svētdien iet uz baznīcu. Kas tev liedz sestdien vakarā visu sataisīt? Bet tas nav labi. Vai Kristus nav pelnījis, ka tavs pagāna vīrs ir glābts? Es esmu pelnījis būt baznīcā. Tu neko neesi pelnījis, tu esi elli pelnījis, jo tu esi nožēlojuma grēciniece. Un ar Dievu žēlstību tu esi taisnota.
Un tas, ka tu izrādies svētāka par viņu, neko nemaina viņa dzīvē. Bet viņš nomira uz Golgātas krusta, samaksāja ar savām asinīm, un viņš ir pelnījis, lai tava un mana dzīve mainītos. Tāpēc bieži vien svētulīgiem cilvēkiem ir pilnīgs bardaks viņa personīgajā dzīvē. Jo svētulīgi viņi ir sevis dēļ, nevis tāpēc, ka kāds par viņiem samaksāja, nevis tāpēc, ka kāds nomira uz Golgātas krusta. Kur es rāvu šīs domas? Sen nebija klausījies nevienas prediķi. Pie vīriem es pēc tam pieķeršos. Lai sievas neapvainojās, zina kā. Un ja arī viņas apvainojās, man prieks, ka viņas apvainojās. Ātrāk tiks pie nožēlas. Un svētdienā uz baznīcu ir jāiet. Tikai izdara tā, lai tavs kurnētājs mājās tev neapsūdz un nesūdzās par Dievu un nesaka, ka man švilpast viss ir pamatus. Kā es to zinu, man ir vīri sūdzējušies. Neticīgi. Tāpēc es to zinu. Godvārds. Jūs tur it kā kalpojat tam kungam, ne, jūs ķerat kaifu baznīcā, jo baznīcā ir labi, mājās ir struntīgi. Egocentriska kristietība nekad nav kristietība. Kristus ir centrā, tā ir kristietība. Tu esi gatavs viņa dēļ savas ērtības pastumt malā. Zini, kāpēc baznīcā tik daudz šķelšanās un kurnēšanas? Jo nevienu jau neinteresē, vai tas ir Kristum labi un izdevīgi. Nevienu jau neinteresē, vai kāds tiek glābts. Man ir neērti tai dievkalpojumā. Man trūkst komforta šeit. Te par mani nerūpējās. Elē parūpēsies, tur būs silti. Šau prom. Zini, ko saka kristietis? Te Kristus ir svarīgs, viņa dēļ man te ir jābūt. Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļa no 27 līdz 28. Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļa no 27 līdz 28. Kur es to visu dabūju? Pārklausījos vecas runas no seniem laikiem, nu jau no sen mirušiem sludinātājiem. Un klausījos un sapratu, ka ja visos gadsimtos ir bijušas problēmas. Draudzē visos gadsimtos ir bijuši izaicinājumi. Vēlns nekad atvaļinājumu nav ņēmis, vēlns nekad nav mēģinājis pārtraukt savu darbību. Un visos gadsimtos cilvēki ir centušies un mēģinājuši no visas sirds kalpot Dievam. Bet es jums izlasīšu raksturvietu par Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus nav nekas, ne vairāk, ne mazāk, kā pilnīgi Dieva dēls. Absolūti precīzi savos vārdos, neapšaubāmi korekti savā rīcībā. Viss, ko viņš dara, ir perfekts, nevainojams un pareizs. Un ko viņš ir gribējis, lai mēs sekojam viņam, ja mēs esam viņa mācekļi, mēs pildam viņa prātu. Mēs esam tādi kā viņš. Amen. Mums jābūt tādiem kā viņš. Un skaties, ko viņš saka. Tagad man dvēseli ir satriekta. Jāņa evaņģēlis 12. nodaļa no 27. līdz 8. pantam. Tagad man dvēseli ir satriekta. Ko lai es saku? Tiem, kas vēl šaubās, par ko es runāju. Bībelē rakstīts, ja jums nav mīlestības, jūs esat nekā skonzerbuņģi. Amen. Bet tur ir rakstīts, ka mīlestība nemeklē savu labumu. Ko tas varētu nozīmēt? Vai tas varētu nozīmēt, ka tas, ko es daru, es nedaru sevis un sava labuma dēļ? Bet es to daru tāpēc, ka Dievs to ir pelnījis un viņam pienākās kaut kas no manis? Viņam pienākās? Jūs domājat, Dievam pienākās pāris tūkstoši kristieši, kas svētdienā ar maksimumu ienāk Jelgavā baznīcā un pārējos viņš nav pelnījis? Mums vajag atmod, lai baznīcas būtu pilnas. Nē, mums nevajag atmod, lai baznīcas būtu pilnas. Tā runā egoisms. Dievam vajag atmodu, jo viņš ir pelnījis cilvēks, par kuriem viņš ir nomiris. Viņš par viņiem jau ir samaksājis. Tas ir kā stāvēt un skatīties par savu ražu, kas aiziet bojā.
Un tas ir kā stāvēt lauka malā un teikt, kā es jutīšos, kad es pļaušu? Varbūt rugāji dursies pēdās. Ja mums būtu tā kā viņiem, skaties, ko Jēzus teica. Tagad man dvēseles atriekta, ko lai es saku? Tēvs izpestīja man no šīs stundas. Viņš runā par savu nāvi tālāk. Viņš saka, Tēvs, pagodini savu vārdu. Redzat, kas notiek? Pamanījāt, kas notiek? Pamanījāt, kas notiek? Pamanījāt, kas notiek? Ko es cenšos izdarīt? Es cenšos nekaunīgā, brutālā, nepieklājīgā veidā spārdoties ar kājām, izgrūst jūs no dzīves centrā ārā un ļaut Jēzum atgriezties tur, kur viņam pienākās. Un visa ļarkstēšana par to, kā es jūtos, kā man patika, kas man nepatika, kas bija ērti, negaidot beigsies. Jo tu vairs neesi centrā. Visi strīdi nāk no miesas, no kašķēšanās par to, kurš lielāks, kurš svarīgāks, kurš labāks, kuram krūtāk kalpošana. Jēzus saka, man tojās brīdis, kad man nonāvēs. Un man tas nebūs patīkami. Un ko man darīt? Varbūt vajadzētu parūpēties, lai man ir patīkami. Viņš saka, nē. Tēvs, pagodini savu vārdu. Dievs, es gribu, lai tu parūpējies par savu vārdu. Ko lai es saku? Tēvs izpestīja man no šīs stundas, bet tāpēc es šai stundā esmu nācis. Tas, ka mums vajag atmodu, ir tā kā naudai tikai viena puse. Лицевая сторона, kā tas ir latviski? Īsti fasāde būtu ēkai, bet tā puse, kas ir virspusē, galvenā puse, neesam mēs, bet tas ir Dievs, kurš ir pelnījis. Jūsu acīs es redzu tādu izmisumu un tik grūti to saprast, jo visu mūžu jūs esat dzīvojuši sabiedrībā, kur stāst, ka indivīda vajadzības ir svarīgas. Tā ir. Visu laiku stāst, indivīda vajadzības ir svarīgas. Indivīda vajadzības ir svarīgas. Kā tu jūties? Grūtniecēm saka, ja viņa labi jūtās, viņa var trenēt kafiju, cik grib spaiņiem. Tas nekas, ka viņai pašai sirds daudzās un bēdzoši lec ārā pa muti. Galvenais, lai mamma labi jūtās. Man ir slikti, ka es tā pagāna dēļ netieku uz baznīcu. Nepareizs jautājums. Vai tam pagānam palika labi un skatoties uz mani, viņš redzēja, ka Kristus ir svarīgs? Tas pagāns ir pelnījis. Nē, viņš nav pelnījis. Kristus ir pelnījis to pagānu. Jo viņš samaksāja par to pagānu. Mēs jau necīnāmies par Kristu, mēs cīnāmies par sevi, par savu valstību. Lai es labi justos. Skaties, Bībele daudz runā vecā derībā. Es līdz galam neesmu sapratis, bet es domāju, ka Mūzes to bija sapratis. Skaties, kad Dievs teica Mūzum, paimālā es iznīcināšu visu Izraēlu, viņi ir apgrēkojušies. Mūzes teica, viņš saka, Dievs nedara tā. Savu vārdu dēļ pasties, ko apkārtējie teiks, viņi teiks Dievs. Viņš pat nerunāja par, viņš zina, ka tur ir cauri, viņi ir pelnījuši nāvi, viņš saka, Dievs viņus sāka un Dievs viņus nevarēja aizvest. Es nezinu, kur viņš tādu gudrību ņēma, bet viņš saprata, ka Dieva gods ir svarīgs. Amen. Es arī jums palasīšu raksturvietas, mīļie cilvēki. Jā, mums atmoda ir vajadzīga. Bet ja man atmoda ir vajadzīga, un es esmu piemērsis, ka es esmu tikai otrā puse tajā, tad es īsti nesaprotu, kas man ir vajadzīgs. Vienīgais iemesls, īstais un patiesais ir tas, ka Kungs Jēzus Kristus Golgātas krustu samaksāja. Jo tik ļoti Dievs mīlēja cilvēci, mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, neiet bojā, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Viņš samaksāja.
Viņš samaksāja par visiem. Viņš samaksāja par mums un par tiem, kas sēž uz ielas. Viņš samaksāja par visiem. Viņš samaksāja par visiem. Viņš samaksāja par visiem. Bībelē rakstīts, tev nebūs laulība pārkāpta. Es lasījuši. Ko dara vīrietis, kad viņam vecā sieva apnīk? Viņš jūtās slikti. Viņš meklē jaunu labāku. Patiesībā viņš meklē savādāku, jo labāks nav. Katrai sievietei ir kāda iepūvusi vieta, neuztraucieties. Āmen. Kur vārds? Redzējāt, re? Nu, re. Protams. Un viņš meklē. Āmen. Viņš meklē kaut ko citu. Viņš meklē variantu. Kāpēc viņš meklē? Zini, kā mums baznīcā māca? Dievs negrib, lai nevainīgā puse cieš. Ko tas nozīmē? Divi sastrīdējās, un viens bija nevainīgs, jo viņš ir tuvāks draugos ar mācītāju. Divi sastrīdējās, viens aizskrēja pārgulēja ar otru, otrs bija gudrāks, bišķi pagaidīja, kamēr atļauj draudzi, un tad aizgāja dabūja otru. Dieva dēļ vairs neviens neko nedara, dara sevis dēļ. Ja darīt Dieva dēļ, tad teikt, Dievs ir pelnījis, 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 ka mana laulība izdzīvo. Vai tad viņš nav pelnījis, ka tu aprī savu lepnumu, norī savu aizvainojumu, atrod piedošanu un dzīvo svētu dzīvi, kā piemērs pārējiem? Kurš tad nelaimīgi? Vienalga, patīk vai nepatīk, ir divas iespējas, vai nu valda Kristus, vai nu tu dzīvo ellē. Āmen! Vajag bļaut! Iesai 42. nodaļa 8. pāns. Iesai 42. nodaļa 8. pāns. Es esmu tas kungs. Tas ir mans vārds. Savu godu es citam nedošu. Un tur zina, par ko ir runa. Zina, par ko tur iet runa šajā rakstvietā. Tur ir pravietojums par Jēzu Kristu, par Mesiju. Tur ir pravietojums par Jēzu Kristu, par Mesiju. Viņš saka, es citam savu godu nedošu. Es esmu glābējs. Es to nokārtošu. Un tie būs manējie. Viņš saka, es nedalīšos. Es nedošu citam. Es nedalīšos. Es nedošu citam. Es esmu tas kungs. Tas ir mans vārds. Es savu godu citam nedošu. Mēs visi ar sajūsmu lasām vēstuli ebrejiem, amen. Tur brīnišķīgas vietas ir par augsto priesteri, par starpnieku. Bet tur ir tāda ticības nodaļa. Un par sākumu mēs sludinām. Un tad tur rakstīts, ka visādīgi ir bijuši. Un bijuši tādi, kas sazāģēti un akmeņiem nomētāti, jo viņi dzinās pakaļ. Viņi dzinās pakaļ apsolījumā. Viņi redzēja priekšā debesu pilsētu, un viņi nesasniedz, bet viņi vienalga dzinās pakaļ. Un es kādreiz domāju, kā viņi ar to vispār tika galā. Zini, kā viņi tika galā? Teica, ka viņi savu dzīvību nevērtēja tik augstu kā Kristu. Viņi savu dzīvību nevērtēja tik augstu kā Kristu. Ja viņi būtu meklējuši labklājību, viņi nemūžam to nebūtu izdarījuši. Viņi nekad nebūtu savilkuši jostas un nebūtu dzinušies pakaļ Kristum. Nekad! Bet viņi zināja, ka Kristus ir pelnījis. Dievs ir pelnījis. Dievs ir pelnījis tautu. Dievs ir pelnījis cilvēkus. Dievs ir pelnījis tevi. Un visu tavu dzīvi. Āgri, bet man tā, man šitā, es nejūtos tā, es nejūtos šitā. Te nav masāžas salons ar spā. Te nav masāžas salons ar spā. Zini, ka tu labi sāks justies, kad izpratīs mīlestību, kur nemeklēs savu labumu, bet rūpējās par Dievu valstību, par Dievu labumu, par viņas taisnību. Āmen! Vai tad Dievs nav pelnījis būt pirmā vietā? Vai tad Dievs nav pelnījis, ka tu dari tos darbus, ko dari viņa dēļ, viņa glābšanas dēļ? Iesaid 48:11.
Kad es sāku ar tādām acīm paskatīties uz vienu otru no mūsdienu slavenajiem sludinātājiem un populārajiem, es sapratu, ka tur netiek sludināts tas, kas ir. Tur tiek sludināts tas, ko gribās. Ko gribās. 3 soļus panākumiem. 6 soļus atmodu. 17 veidi, kā audzināt draudzi. Cik lugas Jēzus izmantoja visos 4 evaņģēlijos, lai atvestu kādu pie Kristus? Teātris jau tajā laikā bija. Tas nav nekāds mūsdienu jaunievedums. Kāpēc jūs klusējat? Cik cilvēks Jēzus dziedināja, kas norādīja uz viņu dievišķību? Vietām ir rakstīts vienkārši visus un daudz. Tas nozīmē tik daudz, ka vienkārši zēriem apnika rakstīts. Nav vērts rakstīt. Un tad, kad Jēzus runāja par to, ko es jums lasīju raksturvietu par vārdu pagodināšanu, viņš darījis bija zīmes un brīnums. Viņš arī runā par to, ka šo darbu dēļ ticiet. Viņš saka, Tēvs, es pagodinu Tēvu, es daru to, ko Tēvs man liek. Viņš nekad nenorādīja uz sevi, viņš norādīja uz Tēvu, vienmēr uz Tēvu norādīja. Un tad atceros apustuļi piegāja pie slimā un teica, nāc Jēzus vārā celies un staigāja, viņš pielec kājās un staigāja. Un tad, kad templī viņus sāka meklēt, kur viņi ir varoņi, Pēters teica, ko jūs skatāties uz mums? It kā šis būtu vesels ar mūsu dievbību vai svētumu, bet tāpēc, ka viņš ir citējis nācies Jēzus vārā, viņš stāv dziedināts un vesels. Ko? Jo ticība ir nākusi devus dziedināšanu. Kad gribēja upurēt Pāvilam, saplēs savus drēbes, viņš teica, mēs esam tādi paši cilvēki kā jūs. Kamēr mēs dzīvojam sev, nekāda atmoda nebūs. Kamēr atmoda vajag man, nekāda atmoda nebūs. Kamēr dziedināšanas un zīmes un brīnums vajag manai kalpošanai, viņas nav un nebūs. Jo es neko no tā neesmu pelnījis. Es neesmu nevienu asins lāsi izlējis uz Golgātas krusta, un pat, ja būtu atdevis visas savas asins, kādas vien man ir bijušas, es neko nebūtu varējis nopelnīt, jo es esmu grēcīgs radījums, glābts un taisnots Jēzus Kristus asinīs un darīts svēts ar viņa žēlastības upuri. Amen? Es neko nevarēju nopelnīt, nomirdams 10 un 100 reizi. Bet viņš ir pelnījis. Viņš samaksā, lai tu būtu svēts. Kāpēc tu reizēm pieļauj savā dzīvē lietas, par ko tev jāsaka, debes tēvs, piedod? Vai tam viņš nav gana samaksājis par tevi? Viņam ko otrais jānomirst, jāsaka, Jankas dēļ, kāda runa, savi čomi, davai! Viņš pats netic, kam, ko es saku, pareizi. Pareizi dar, ka netic, jo ar vienu reizi ir gana, pareizi. Nākamreiz, kad gribēs bļaustīties vai strīdēties ar kādu, saka, Dievs ir pelnījis, lai es aizver savu mutu ciet. Bet viņi domās, ka es esmu švaks. Viņi domās, ka tu esi beidzot svēts palicis. Viņiem paliks kauns. Vai viņa dzīves mainīsies, nezinu. Ja viņi sāks saprast to, ko Kristus dara viņas sirdīs, viņas dzīves sāks mainīties. Halo, es tevi izmantoju kā piemēru, nekrīt panikā. Bet baidīties vajag. Āmen. Jūs jau neko neredzat tur uz ekrāna. Labi. Iesai 48:11. Tas labi, kam nav Bībele līdz, tie neko neredz. Manis dēļ, manis dēļ es to daru, lai mans vārds netop zaimots, savu godu es citam nedošu. Viņš saka, redz, es tevi šķīstīju, bet neatradu līdzīgu sudrabam. Es tevi neatradu līdzīgu sudrabam. Viņš saka, es tevi šķīstīju, pārbaudīju ciešanu krausējumā krāsnī. Manis dēļ es to darīju. Iedomājieties, mums liekas, ka pārbaudījumi mūsu dzīvē. Dievs strādā ar mums mūsu dēļ, un tā ir tikai viena puse. Es apstos uz naudu, tā ir viena puse. Amen? Viņš strādā ar mani, lai man mainītu. Amen? Bet šeit viņš skaidri pasaka, kāpēc viņš to dara. Viņš to dara sevis dēļ.
Jūs domājat, Dievs sēdēs debesīs un pieļaus, ka Jēzus Kristus upuris ir veltīgs? Viņš nenoskatīsies un nevēros, kā viņa dēla upuris ir bijis veltīgs. Tā cena ir milzīga. Un viņš ir gatavs par to cīnīties. Un viņš meklē cilvēkus, kurus sapratīs, ka tas nenotiek manis dēļ. Tas notiek vispirms viņa dēļ. Viņa dēļ. Iemesls tam, ka tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ir pats Dievs, jo Dievs ir mīlestība. Amen. Amen, dzird mani. Iemesls tam, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ir Dievs, jo Dievs ir mīlestība. Amen. Viņš ir cēlonis un iemesls tavai glābšanai. Viņš ir iemesls, kāpēc tu nonāksi debesīs. Daži joprojām negrib līst. Jums ir drošības, jūs piesprādzējāties pie sava dzīves troņa, lai dzīves viļņi neizmet ārā. Kaut tev Dievs ar visu tavu troni nostumt. Kaut tev Dievs ar visu tavu troni nostumt. Un tu saprati iemeslu savai eksistencei. Tu saprastu mērķus un iemeslu savai kalpošanai, jo viņš ir cienīgs, viņš ir pelnījis, viņš ir cienīgs, viņš ir pelnījis, viņš ir cienīgs, viņš ir pelnījis. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļa, 12. pāns. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļa. Gribat, es jums pateikšu divos vārdos. Dievs vispirms. 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 Pēc tam vispārējais. Man to atmodu nekad nevajadzēs tik ļoti kā viņam. Man būtu augstprātīgi iedomāties, ka man to atmodu vajadzētu vairāk nekā viņam. Jo viņš ir samaksājis. Un atmoda ir vajadzīga tāpēc, lai draudz būtu nomodu stāvoklī un lai cilvēki varētu atrast ceļu pie kunga un glābē, jo viņš to ir pelnījis. Viņš vienkārši ir pelnījis. Viņam pienākās, tas ir viņam pienākās. Tava dzīve un pārējās dzīves, viņš ir pelnījis. Viņam pienākās, kad tu dzīvo svētu dzīvi. Viņam pienākās, ka tava dzīve mainās svētā gara spēkā. Viņam pienākās, ka tu lien vai no ādas ārā, lai kalpotu viņam. Viņam pienākās, ka tu bīsties Dievu. Viņam pienākās, ka tu dod viņam godu. Viņam pienākās. Nākamreiz, kad vilks naudā ar apsties uz abām pusēm, un atceries, ir divas puses. Jā, mums vajag atmodu un pamošanos. Bet vēl vairāk vajag viņam. Un mēs to, ka mums vajag pamošanos, zinām tikai tāpēc, ka viņš to ir pateicis. Patiesi, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Tagad padomājiet par tām garu dāvanām, par kurām lūdzas, lai darbotos jūsu dzīvē. Darīs tos darbus, ko es daru. Un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noejam pie tēva. Un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Skaties, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Kāpēc viņš to darīs? Jēzus saka, ka pat būdams debesīs, to, ko viņš darīs, lai tēvs tiktu pagodināts. Amen? To, ko viņš darīs, lai tēvs tiktu pagodināts. Amen? Tur viņš runā par darbiem, par dziedināšanām, par zīmēm, par brīnumiem, par vareniem darbiem, ko viņš ir darījis. Amen? Amen? Viena puse ir, man vajag gara dāvanas. Viena puse ir, man dievkalpojumā vajag. Bet galvenais iemesls, kāpēc vajag? Viņam vajag. Vai tad viņš nav pelnījis, ka draudz paliek vesela? Vai tad viņš nav pelnījis, lai klibie un tīzlie lēkā pa Jelgavas ielām, dancodam līdz centrālam laukumam un bļaustīdamies, biju baznīcā, Dievs dziedināja, vai tad viņš nav pelnījis?
Jā, bet viņš var aiziet tik tālu, ka viņš aizmirst pateikt, kurā baznīcā viņš saņem dziedināšanu, un cilvēki nezinās, ka caur manu svaidīto lūkšanu. Tieši tāpēc arī nekas nenotiek. Jo tu neko neesi pelnījis. Tu neko neesi pelnījis. Esi pelnījis, jo tavs svētums ir tik nožēlojams, ka debesīs viņi nevar rādīt. Tāpēc vajadzēja vienam, kurš ir nevainojams, svēts un taisns, nokāpt uz zemes, iztukšot sevi, apkrauties ar taviem maniem grēkiem, nomirt uz Golgātas krusta, jo viņš bija nevainīgs un taisns un svēts. Un trešā dienā iznākt ārā no kapa, uzbraukt pie tēva labās rokas. Viņš saka, tēvs, es esmu pelnījis. Tēvs saka, es zinu, ka tu esi pelnījis. Un vienu dienu tu stāvēsi viņu priekšā un zinās, ka tu neesi to pelnījis. Tu 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 zinās, ka tu neesi to pelnījis, jo tu neesi karājies uz krusta. Un ja arī tu būtu karājies uz krusta, tu nevarētu to nopelnīt. Bet stāvēs viņu priekšā. Zināt, kas notiek debesīs? Visi, kas ir tikuši augšā, metās neskāpēc zemē, nemeklē ordeņus, metās zemē, pat tos vainagus, ko viņiem iedod, noliek pie Jēzus kājām. Cienīgs. Es saku, cienīgs. 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 Jo viņi zina, ka viņi nav pelnījuši te atrasties. Bet viņi mazgāt jēra asinīs. Viņi mazgāt jēra asinīs. Tāpēc varbūt ir laiks pārtraukt domāt, ka man vajag atmodu. Varbūt ir pēdējais laiks atzīt un saprast, viņš ir pelnījis, viņam vajag atmodu. Viņam vajag atmodu. Viņam nepienākās draudze, kas guļ. Viņam nepienākās līgava, kas ir šķība, greiza, egocentriska. Viņš sev ir atpircis no visām tautām un valodām. Tāpēc apstults Pāvils saka, viņš saka, vai te jūs nezināt, ka jūs nepiedarat sev? Viņš saka, vai te jūs nezināt, ka jūs nepiedarat sev? Runājot par tām pašām sievām, kā Bībelē rakstīts, kad vairs neklausa vārdiem, tad jārāda dievbijīga dzīve. Kas ir dievbijīga dzīve? Kas ir dievbijīga dzīve? Tas ir bauslis. Dievbijīga dzīve nozīmē klausīt tam, ko Dievs ir teicis. Dievbijīga dzīve nozīmē, ka tu bīsties Dievu savu kungu un pildi to, ko viņš no tevis ir prasījis. Amen. Arī mīlēt savu ienaidnieku, jā. Redzat, nelaime tā, ka mums katram ir savs viedoklis par to, kas ir dievbijīga dzīve. 1. Pētera 4.11. Un es jau tuvojos uz noslēgumu, bet tas nozīmē, ka vēl ilgi es nebeigšu runāt. 1. Dievs. Kas notiek? Tava mazā nožēlojamā dzīvībiņa ar neticības rokām ieķērusies tavas dzīves tronī, izmisīgi sidās par varu, atzinību, atpazīstamību un vēl sazin ko. Kad tik nav tā, ka tu sāksi meklēt beidzot to uguni savā lukturī, būs jau pa vēlu. Atsprādzē drošības jūs. Nolien no troņa un sāc dzīvot tāpēc, ka viņš to ir pelnījis. Tu nesaproti, Dievs man ir sūtījis. Es nāku ar aicinājumu. Kā nāc tā aizēk? Kādu kuram daļu?
ja tu nedzīvo ar Dievu centrā. Ja Kristus nav tavs kungs. Un ja tas, ko tu dari, nenotiek tāpēc, ka tu apzinies, ka tas ir viņa dēļ, tu neesi neko darījis. Neesi neko darījis. Neesi neko darījis. Pat ja tevi slavē, tu neesi neko darījis. Pat ja tev miljonus cilvēku sēž baznīcā, tu neesi neko darījis. Tu neesi neko darījis. Tad, kad es to sāku saprast, es saprotu, kāpēc Filipam nebija grūti aiziet no Samārijas uz ceļu, kur daudz nestaigā. Jo Dievs bija pelnījis to, kas bija uz tā ceļa. Dievs bija pelnījis to, kas bija uz tā ceļa. Tad es arī sāku saprast, kāpēc apstults Pāvils, kad viņam pravietoja un teica, Pāvils, tevi saistīs Jeruzālēmē. Pāvils saka, es zinu. Bet es garā saistīts eju. Jo Kristus ir pelnījis. Kristus ir pelnījis. Amen. Kristus bija pelnījis, ka viņš liecina Jeruzālēmē. Kristus bija pelnījis, ka viņš liecina Romā. Kristus bija pelnījis, ka viņš liecina pa ceļam visiem valdniekiem, kas tur viņu mēģināja pratināt. Kristus vienkārši to bija pelnījis. Mēs piesist savu mazo kājalu un teikt, bet tā nav godīgi. Pēterim ir sieva, man nav. Man met ar akmeņiem. 3 dienas sludina, 2 stundas atgriežas. Kur ir svētība? Vai viņš zināja, ka viņš neko nav pelnījis? Jo viņš teica, ka es nedzīvo vairs, bet manī dzīvo Kristus. Amen. Viņš zināja, ka vienīgais, kas ir kaut ko pelnījis, sēž pie Dieva labās rokas debesīs. Amen. Viņš zināja, ka vienīgais, kuram jāsaņem gods par to, ko viņš dara, ir kungs Jēzus Kristus. Amen. Un ja viņš būtu dzīvojis sev, viņš savu nožēlojumu misijas darbu jau sen būtu pametis. Jo panākumi nevienmēr viņam gāja līdzi. Bet Dievs bija pelnījis tos pagānus. Dievs bija pelnījis tos pagānus. Dievs bija pelnījis tos pagānus. Lai viņš gāja tālāk. Lai viņš gāja tālāk. Es nezinu, vai manam darbam ir jēga. Māstais laukos paliek ticīgi. Pareizi, Janīna. Mašīnu laužam. Vazājamies apkārt, citi lamājās. Bet Dievs ir pelnījis tos lejušu pierobežas pagānus. Nelaime tikai tā, saproti, ka tai lejušu pierobežā diez vai tu uzrausi lielu baznīcu un rādi, jo kāds tev paziņos un pasludinās visvētākās Janīnas Dievmātes katedrāli. Un tad svētceļnieki sāk braukt un saka, tur pie Janīnas lejšmalē. Dievs tā var izdarīt. Un neviens vien tā ir centies un cīnījies un mēģinājis panākt un nostādies uz lieliem pieminekļiem, bet viņi to nav pelnījuši. Līdz šim Dievs ir nogāzis ikvienu elku, ieskaitot dzīvus cilvēkus. Līdz šim Dievs ir nogāzis ikvienu elku, ieskaitot dzīvus cilvēkus. Un ja tu nevari notrausties nost no dzīves troņa un ļaut Dievam valdīt, tu vari izmisīgi cīnīties, lūgt un kapāt ar pieris zemi, bet rezultāta nav un Dievs skatās un saka, kad tu vienreiz sapratīsi? Tu ko? Pavācies malā! Kur? Da jebkur! Kungs, tas nevar būt no tevis! Ir, palien malā! Tad tu palien malā. Un viņš sāk strādāt. Tu nevar saprast, kāpēc viņš strādā. Jo viņš ir pelnījis, Jāni. Viņš ir pelnījis, saprot. Visa tā pagāniskā stende ir pelnījuši elli. Dzer, vazājies apkārt. Pa krūmiem bērnus cep svešām sievām. Viņi jāsūta uz elli, viņi ir grēcinieki, viņi neatbilst debesīm. Bet pirms 2000 gadiem
Viens nomocīts un sasists, vilkās pa Jeruzālemes ielām, viņu uzstiep uz Golgātas krustu un viņš ir pelnījis. Viņš ir pelnījis. Viņš ir pelnījis, ka visi tie stendas pagāni nokrīt uz ceļiem, ar asarām acīs sauc, esi man žēlīgs Dievs. Un tu brauc ar savu traktoriņu, zemīti art, viens tev ieķēries arklā velkās, lai īstak, tu dulcais aizies bojā, tu saki, es vienalga esmu miris, man vajag Dievu. Tu viņu apsties, saka, žēlo grēks, braukšu apakaļ, būs jauns radījums, brauc tālāk. Mēs tā nedarītu. Mēs par viņu lūgt 5 stundas, tad stieptais rokas pa visu ciematu un visiem rādīt. Pirmā dvēsele, skatieties, kāds ir liels evaņģēlists, pirmā dvēsele. Tu neesi pelnījis ne pirmo, ne pēdējo dvēseli. Kristus nomira uz Golgātas krusta, un viņš ir pelnījis. Kāpēc tik daudz cilvēku mūsdienās draudzēs mierīgi dzīvo bez svētā gara kristības? Jo nav nekādas problēmas. Viss ir kārtībā, pareizi, amen. Tu esi jaunpiedzimis, jauns radījums Jēzu Kristu, nokristījies ūdenī. Pēc Bībeles tu būsi debesīs. Kāda problēma? Pat ja tu neesi paspējis nokristīties ūdenī, Bībelē rakstīts, jo tu ar savu sirdi ticēšanu ar mutu apliecinās Jēzus Kristu par kungu, visu māk lasīt. Tu būsi glābts, jo ar sirdsticību panākam taisnību, ar mutu liecību panākam glābšanu, amen. Bet vai Dievs nav pelnījis ar svēto garu piepildīts kristiešus, kurus sirdīs deg Dievu svētā gara uguns un kur kalpo viņam? Vai viņš nav pelnījis, ka tavā dzīvē parādās gara dāvans? Vai viņš nav pelnījis, ka viņš var lietot tevi kā pravietu? Vai viņš nav pelnījis, ka tavā dzīvē parādās zīmes un brīnumi? Vai viņš nav pelnījis? Agri, tas ir grūti. Ellē būs vieglāk, es zinu. Vai viņš nav pelnījis? Vai viņš nav pelnījis, kad savu egoismu paliec malā un saka, debes tēvs, ne mans, bet tavs prāts, lai noriek. Halo, amen? Debes tēvs, ne mana slava, bet tavs gods. Debes tēvs, ko man darīt? Vai viņš nav pelnījis? Kad tu beidz dzīvot sev un sāk dzīvot viņam? Vai viņš nav pelnījis? Viņam vajadzēja maksāt par maniem grēkiem. Viņš to bija pelnījis. Nē, viņš to nebija pelnījis. Nē, viņš to nebija pelnījis. Nē, viņš to nebija pelnījis. Agri, Dievs ir mīlestība. Protams. Un kas tu esi? Kas tu esi? Es arī esmu mīlestība. Es tev pateikšu, kāda mīlestība tu esi. Patmīlība. Nu, kāds ir jāmīl? Zināt, kā mēs pat mācītāji sludinam? Ja tu nemīli sevi, tu nevari mīlēt citus. Nopietni, ja? Kur jūs to izlasījāt? Kurā Bībeles pantā rakstīts? Un neviens, kas nemīl sevi, nav spējīgs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Gan jau kāds labs sludinātājs izdomāja, mēs pārējie sludinātāji atkārtojam. Jo tik ļoti Kristus mīlēja sevi, ka atnāca un nomira. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli. Svētīgāk dot nekā ņemt, pilnīgi savādāks raksturvietas nekā mēs savā prātņā. Halleluja, Dievs. Nu jau es esmu izšāvis gandrīz visas lodes, vēl bišķi ir. Pilnīgi, jūs pat nevarat iedomāties, cik dīvainas jums ir sejas, kad es sludinu. Goda vārds. Tad tu mūs apvaino, tu to pom. Un man tas ir kā balzāms manai dvēselē. Nē, visiem nav. Man tā kā balzāms dvēselē. Es domāju, pilnīgi pareizi sludinu. Halleluja, halleluja. Pilnīgi pareizi. Grimases pierāda. Halleluja, tas kungs ir pareizi runājis. 1. Pēteri 4:11. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kur Dievs piešķir. Jēzus teica, ka viņš darīs visu, ko mēs lūgsim, lai Tēvs tiktu pagodināts.
Pēteris saka, kalpojiet tā visās lietās, lai Dievs tiktu pagodināts. Caur Jēzu Kristu, jo viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Amen. Amen. Vārdi, kas mani uz to pastūma, es klausījos kāda vīra runu ierakstā. Un šis vīrs bija savā misijas darbā pārmetis Dievam. Es palaidu garām to viņa vārdu uzvārdu, tur parādījās arī bez palaidu garām. Šis vīrs bija pārmetis Dievam, ka viņš ir atspēries uz Āfriku kalpot. Rezultāti īsti nav. Un viņš saka, tu mani šito cilvēku dēļ te atsūtīji. Šo cilvēku dēļ tu mani atsūtīji. Viņi visu, ko vajag zināt, viņi var saprast un zināt. Viņi vienkārši negrib, viņiem patīk grēks un viņi grēko. Un tad Dievs ar viņu bija runājis, un es sev pierakstīju vienu frāzi no tā, ko Dievs viņam teicis. Do I not deserve the reward of my suffering? Es vēlāk iztulkošu. Do I not deserve the reward of my suffering? Don't I deserve those for whom I died? Don't I deserve those for whom I died? Tā kā viņš bija čīkstējis Dievam par to, ka tie cilvēki nemaz negrib viņam kalpot Dievam, tad Dievs bija runājis viņa sirdī un teicis, vai tad es neesmu pelnījis? Vai es neesmu pelnījis atalgojumu par manām ciešanām? Sakiet, viņš ir vai nav pelnījis atalgojumu par savām ciešanām? Viņš ir vai nav pelnījis atalgojumu par savām ciešanām? Viņš ir vai nav pelnījis zīmes un brīnums, glābts cilvēks, ielas un mazās ielas, piepildīts ar tiem, kas dod viņam godu. Viņš ir vai nav pelnījis? Viņš ir pelnījis. Viņš ir pelnījis. Amen? Amen? Otrs teikums bija, vai tad es neesmu pelnījis tos, par kuriem es esmu miris? Vai es neesmu pelnījis tos, par kuriem es esmu miris? Iztēlojieties, jūs strādājat savā darbā. Jums ir alga. Iedomājieties savu algu, kur jums maksā. Pensiju vai ko jums tur maksā. Iztēlojieties, jūs nezināt, cik jums maksā. Visu, kuru konvertos, aploksnēs un visādos citos veidos, kā Latvijā maksā. Un iztēlojieties visu pilnīgi, ja? Iztēlojieties, ja? Un priekšnieks atnāk un iedod jums no tā visa 15%. Sareiķinājiet, cik tas ir? Ko jūs teiktu? Bet es strādāju tāpat kā iepriekšējā mēnesī. Jā, bet tad es un mana sieva nejūtamies labi, ka tev ir tik daudz nauda un mums vajag vairāk. Bet tagad iztēlojieties, ka tas ir Dievs, kurš ir samaksājis par cilvēci. Un viņš saka, kāpēc tu man nedod visu savu dzīvi? Jā, bet manai labsajūtai vajag to un vēl šito. Kāpēc tu man nedod visu? Man vajag to un šito. Nē, neiet runa par to, ka tu izdomā un aizskrien uz klosteru vai kaut kādu upuru uztaisi. Dievu vadīta dzīve nozīmē tā kā Abrahāmam pacel savus pārpals un tur, kur Dievs liek. Un Dievs nelika viņam kļūt par arhibīskapu, kā ganīja savus aicis, tā ganīja. Āmen. Dievu vadīt dzīvi nozīmē dzīvot arī tikai Dāvidam. Pa ceļām vēl salauza drunala malu vai kā tur ir sagrēkojās, bet viņa dzīve, viņš sekoja tam, ko Dievs viņam bija dzīvē uzticējis. Dievu vadīt dzīvi nozīmē arī tādiem, kur ir bijuši nekas, gani, vīģis lasījuši, Dievs saka, načur, jāiet praviedot. Viņš iet praviedot. Dievu vadīt dzīvi nozīmē, ka Dievs reizēm paņem jaunu un saka, nesaka, ka tu esi jauns. Un viņam jāiet praviedot. Āmen. Dievu vadīt dzīvi nozīmē arī to, ka Dievs dod spēku
Un tu atbrīvo Izraēlu no ienaidnieka ar zobenu rokās. Āmen. Un turpat blakus tev ir cits cilvēks, kuram ir Dieva vadīta dzīve, kurš ir kļūst par pravietu, jo Dievs ir devis viņam vārdu, ko pravienot. Āmen. Bet zini, ko mazais egoisms saka? Kāpēc man nav tik balts zirgs kā Dāvidam? Kāpēc tev nav tik daudz pazemības, lai zinātu, ka Dievs ir pelnījis? Ka tu viņam dzīvo, kalpo, ka tu atdod savu dzīvi par viņu. Un tad es pierakstīju vēl vienu frāzi no šī vīra runas. It's not what you are going to get out of God. It's not what you are going to get out of God. It's what He is going to get out of you. Ko tas nozīmē? Runa nav par to, kalpošana nav tad, ko es dabūšu no Dieva. Kalpošana ir tad, kad Dievs no tevis dabū. Kad Dievs no tevis dabū. Ko viņš no tevis var dabūt? Ko viņš no tevis var dabūt? Ir tikai viens vārds patiesībā, kas ir pareizi atbild. Jā, ko viņš no tevis var dabūt? Palīdzi man, tev jāpalīdz man sludināt. Ko viņš no tevis var dabūt? Nē. Viņam nevajag tavu paklausību. Ko viņš var? Ticību? Viņam nevajag tavu ticību. Ko? Labs vārds, gandrīz uzminēja. Ko? Paklausi. Ko? Kurš teica visu? Saprātīga meitene. Ir tikai viens vārds. Ir tikai viens vārds. Visu. 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 Visu un pilnīgi un visu. Un tad ir vispārējais, ko jūs saucāt. Amen. Amen. Dzīve bija ļoti tuvu. Bet vārds, kas to saka, ir visu. Absolūti visu. Es klausījos tālāk šī sludinātāja runu. Un viņš teica, ka pie viņa kādreiz bija pienācis jauns kalpotājs. Un teica, mācītāji, man ir draudze. Laba. Es precīzi neatceros vārdā, bet izstāstīšu to būtību. Tad viņš saka, man ir svētdienas skola. Laba. Man ir radio kalpošana, augoša. Bet es dzirdēju, ka Dievs jums ir kaut kā palīdzējis. Man vajadzētu dabūt svēto garu. Un tas sludinātājs saka, viņš saka, kad es uz viņu apskatījos, es ieraudzīju sevi. Viņš saka, es ieraudzīju sevi. Viņš saka, jo es esmu tāds pats kā viņš. Un es viņam teicu, jaunais cilvēks, es tev nevaru palīdzēt. Viņš saka, kāpēc? Viņš saka, tu līdz šim esi ļoti labi ticis galā bez Dieva. Tev labi sanāk. Tu daudz ko esi paveicis. Viņš saka, un tagad tu vienkārši gribi, lai Dievs tev iedod kaut ko, lai tu varētu sakārtot, pabeigt kārtīgāk to savu kalpošanu, vēl labāk. Tevi. To, ko tu dari. Dievs jau nav līdzeklis. Dievs ir mērķis, iemesls, kāpēc mēs vispār dzīvojam, cēlonis. Bībelē rakstīts visu uz viņu, visu priekš viņu, visu caur viņu. Amen. Amen. Un tā viņš tam jaunam cilvēkam saka, viņš saka, es viņam saku, ja tu gribi no Dieva dabūt to, ko tu man prasi, tev jāpārlien uz labo pusi. Slide over, tā kā viņi saka, ja? Vecajām mašīnām kāds vēl atcerās, priekšā bija divāns. Runa veca, jaunie nezin, kas tas ir. Mašīnām vecajām priekšā bija divāns, vienlaidu divāns priekšā bija. Jaunie nezin. Jaunie vispār nezin, par ko es runāju. Vecā paudze, kāds zin, par ko es runāju? 21. volu kāds vēl atcerās? Tālāk divāns. Vecā viņš saka, slide over, tev jāpārlien pāri uz otru pusi. Viņš saka, bet tad es apskatījos uz viņu un es redzēju sevi. Viņš saka, es jau sapratu, ka viņš grāftīsies gar stūri. Es viņam saku, nē, vispār tev jālien aizmugurējā beņķī. Viņš saka, un tad es uz viņu apstījos un redzēju sevi. Un es domāju, nē, šitas vecis līdīs pāri un ķersies pie stūris vienalga. Viņš saka, zini, kas tev ir jādara? Izlien, izņem atslēgas,
atver bagažnieku, iedod atslēgas Jēzum, aizcer bagažnieku vāku un caur atslēgas caurumu saki, piepildi ar ko gribi un brauc, kur gribi. Es klausījos to viņa runas ierakstu un es dzirdēju, kā zāli noelsās. Reizēm mēs esam tādi cilvēki, ka vienīgā vieta, kur Jēzus mūs var vizināt, ir bagažniekā. Jo ja mēs būsim mašīnā kopā ar viņu, drīz vien Jēzus sēdēs bagažniekā un mēs pie stūris. Āmen! Jo mums vajag, mēs esam pelnījuši vēl sazin ko. Ja tu neesi nomiris uz Golgātas krustu, un pat ja tu būtu, tu neko neesi pelnījis. Bībele saka, grēka alga ir nāve. Amen. Bībele saka, visi ir grēkojuši, un tāpēc mums nav dievišķās godības. Amen. Kādu krievu valodā saka, lišili slava Božai. Amen. Bet Dievs mūs taisno bez nopelna. Sagādājam pestīšanu Jēzu Kristu. Savu godu viņš citiem nedod. Un tāpēc tev un man šodien ir izvēle. Kamēr tu domā, ka tev vajag atmodu, un tu esi tas, kuram vajag atmodu, es domāju, tev atmodas nav. Tev beidzot ir jāsaprot, ka vienīgais, kurš ir pelnījis atmodu, un viņš ir pelnījis atmodu. Ja tu to nedari viņa dēļ, tad to nav vērts darīt. Ja tu to nedari viņa dēļ, tad nav to vērts darīt. Tu paej garām vienam cilvēkam, otram cilvēkam, tu šķiro cilvēks, kuram tu sludināsi, kuram nesludināsi. Tu šķiro cilvēks, ar kuriem tu strādāsi, ar kuriem tu nestrādāsi. Es nerunāju tagad par to, par gara vadību un par citām lietām, bet tu šķiro savus miesīgo iemeslu dēļ. Vai tad viņš nav pelnījis, ka arī viņi ir glābti? Mums bija augsts dievkalpojums, savācām lielisku ziedojumu, pielūgsmes grupas skaisti spēlēja un tas ir viss, ko Dievs ir pelnījis. Tas ir viss, ko Dievs ir pelnījis tajā dievkalpojumā. Kāpēc tu nepaliek pūlis, kāpēc tu nepacīnījies, lai būtu kaut kas vēl? Akri, man bija labi. Nu, un ka tev bija labi. Dievam bija labi no tā, ka tev bija labi. Droši vien? Vai nu nebija? Viņa dēļ tu esi gatavs kaut ko uzupurēties un nest. Kāpēc tu joprojām dzīvo bez svētā gara kristības? Jo nav problēmas. Bet viņš ir samaksājis, lai tev būtu Dieva spēks. Tad viņš nav pelnījis, kad viņa gars nonāk pār tevi. Nē, viņš dos, viņš ir apsolījis, ka viņš dos. Mana ģimene tāda mērkaķa, ka viņiem labāk vieta ellē būtu. Vai tad Dievs nav pelnījis, ka tavu mērkaķa ģimene arī tiek glābta? Ja tu zinātu, kā viņš man sāpināja, vai tad Kristus nav pelnījis, ka arī viņš ir glābts? Halo! Tu neizproti, kāda ir mana vientulība. Es daudz ko nesaprotu, bet saprotu vienu, ka viņš ir pelnījis. Vientuļš vai ar ģimeni, ka tu kalpo Dievam. Ja tev sāpētu, kā man sāp. Pirmkārt, es neesmu Kristus un nevaru nest visas pasaules sāpes un ciešanas. Otrkārt, es maz negribu. Būs beigts. Bet es točnu zinu, ka es gribu dzīvot viņam. Es točnu zinu. Pa īstam. Un viņš ir pelnījis. Lai es pieliktu pūlis. Viņš ir pelnījis. Viņš vienkārši ir pelnījis. Viņš vienkārši ir pelnījis, lai es no rīta izlienu ārā no gultas un atrodu iespēju ar viņu parunāt. Viņš vienkārši ir pelnījis, lai manā ikdienas gaitā es dzīvotu dzīvi, kas viņam ir derīga. Viņš ir pelnījis, lai mans acis un ausis būtu vaļā, lai es klausītos viņa balsi. Viņš ir pelnījis absolūti valdīt manā dzīvē, manā sirdī. Un viņš galu galā ir pelnījis, lai Latvijā būtu garīga atmoda un cilvēki nāktu pie Dieva. Viņš to vienkārši ir pelnījis. Viņš ir pelnījis. Viņš ir pelnījis.
Viņš ir pelnījis. Viņš ir pelnījis, viņš ir samaksājis. Viņš ir atpircis, viņš ir izglābs, viņš ir svēts, taisns un nav neviena līdzīga viņam. Āmen. Savu godu viņš citiem nedod. Savu godu viņš citiem nedod. Savu godu viņš citiem nedod.